Sveicināti! Mani sauc Andris Petrovs, un mēs atrodamies Brīvības studijā. Šodien mēs sarunāsimies ar Oļegu Stoļerovu. Oļegs jau arī nav pirmo reizi pie mums šeit. Un pieskarsimies divām tādām lielām tēmām – klimatiskajiem apstākļiem un valodai. Klimatiskie apstākļi šobrīd ir ļoti aktuāli, īpaši pēc vakardienas, kad Latviju šķērsoja liels negaiss ar nedabiski lieliem krusas graudiem, kas ir nodarījuši postījumus gan laukiem, gan ēkām, automašīnām, kā arī cilvēki ir guvuši traumas, un tas viss tā kā liekas ļoti nedabiski mūsu platuma grādiem, mūsu Latvijas teritorijai. Daudz tiek runāts par cilvēku depopulāciju un ko nevar panākt ar medicīniskiem līdzekļiem, ar kaut kādām šīm te injekcijām, ko nevar panākt ar karu, to varbūt arī globālisti, teikšu tā, grib panākt ar badu. Un mēs arī redzam, ka jau ir izveidojusies tāda kā klimata ministrija, un lai viņa sevi attaisnotu, laikam jau arī tad nepieciešams šī te pielietot šos te klimatiskos ieročus un radīt kaut kādas šīs te problēmas atkal, kad cilvēki nevar normāli, mierīgi eksistēt. Un šie te konkrēti, šie te krusa arī daudz tiek runāts par ķīmiskajām trasēm, kas tur tiek kaisīts, un bieži tiek novērots tas arī Rīgā, Latvijā, principā visur pasaulē, un mēs redzam arī, ka dažreiz vispār sauli aizklāja šīs te ķīmiskās trases, kas sākumā ir vienkārši kā līnijas, un pēc tam viss tāda kā dūmaka parādās gaisā. Teiksim tā, kādas ir tavas domas par šo, vai tas tā varētu būt, vai tas tā atbilst? Es nemācīšu teikt, jo tomēr es tā kā tāds praktisks cilvēks vairāk kā velokurieris, es skatos vairāk no praktiskā viedokļa. Par to badu varētu būt, jo daudz ziņo par graudu avantūru vai graudu problēmām, kas būs ar Krieviju, Ukrainu, tieši par graudiem, Tur tā ļoti aizdomīgi viss par to runā. Varbūt tur kaut kas būs, bet mēs to redzēsim pēc pusgada. Un par bādu, jo mēs runājam, es varētu tādu novērojumu pateikt, kad tikko biju Zviedrijā, bija Zviedrijā, vai nebija Zviedrijā, dīvainā kārtā jogurts Zviedrijā garšo savādāk. Maizes savādāk, gaļas savādāk, tur viss kaut kā viss garšīgāks. Ir. Un tas nav tikai mans ievērojums un tā tālāk. Man kolēģi to paši saka, un es domāju, tā sistēma, kad visu laiku tev, mums kafijas savādāk Latvijā nekā Vācijā, un tie tādi pirmie ziediņi, kas būtībā grib pamēģināt mums vairāk iebarot ķīmiju, dabīgi iebāzt kaut kādu nereālo pārtiku. Ja es, piemēram, šodien no rīta ēdu tomātus, ko mans kolēģis Valds izauties savā siltumnīcā, viņi nenormāli atšķirās no tā, ko man pārdod veikalā. Nenormāli atšķirās. Var bišķiņi atšķirties, bet tur ir tāda starpība, kad diena pēc nakti. Un varbūt tās pirmās pazīmes, kas tagad notiek. Ja, piemēram, ja es gribētu, man gribās dzert. Man nekā neatliek, ka tikai dzert ūdeni. Ja? Paldies Dievam, es aizbraucu uz skandālu avotiem, salaižu savu kauzu ar ūdeni, es to ūdeni dzeru. Bet tā pašā laikā katram ūdenim, ko es pērkat veikalā, tur ir jau kaut kāda viela iedot, privkus, tas ir aromatizators, katram ir aromatizators. Vēl lielākā būtne, ja mēs runājam par alkoholu, ja? Siet, kurā lauka veikalā daļa aizņem alkoholu, ja? Un būtībā es skatos, kā veids laukos pili to alu, ja? Es saku, kā jums to? Viņi dzīvo tikai uz tālu. Tikai uz tālu. Es saku, kā ir? Viņi tur veči tāds 60 gadīgi, 70 gadīgi. Viņi saka, kolēģi, mēs sprākstam nost. Es saku, kāpēc? Es izdzeru to alu, bez tam nedēļu nevar atiet. Viņam vēl vajag. Bet viņš dzīvo uz tālu. Un saprotu, es saku, kā viņš saka, kā tu jau visu dzīvi dzer? Viņš saka, jaunībā bija savādāks tas alkohols. Es sprāgu 2-3 dienas, tagad es nedēļu nevar. Un ja tu paskaties visur, es saskatos savu bērnību, es izaugu Kurzemē, Kandau pūri, mums stāvēja pūres sulas, bija zemeņu sula, dzērveņu sula, visa ābolu sula, viss varēja dabīgi nopirkt 3 litru burku, plūmju sula. Viss atcerās, viss, kas manā vecumā, viņi to atcerās. Pamēģiniet tagad nopirkt 3 litru burkas sulu.
Nu, pamēģiniet, nu nevar. Tomātu suvu bija ideāli. Es atceros, tomātu suvu pārdevu 3 litru burkās, tā bija fantastisks tomātu suvu. Es atceros, večs jaucēs šnabi, viss tāds kokteļus taisīja. Tagad jau nekā dabīgi nav. Un kāpēc par to runāju, es ļoti labi saprotu, ka tas ir ļoti lēti. Iebāž kaut kādu aromatizātoru, iebāž kaut kā ķīmiju, viņš 5 reizes lētāks nekā dabīgais produkts. Es redzu to badu un to klimatisko tādas pārmaiņas vairāk šī virzienā. Ja? Bet organisms mums jau ir ilgspējīgs, ieprogrammēts gēni, tā tālāk, vairāk no 1000 gadiem. Un es domāju, viņi visu to uztver negatīvi. Tas ir katrs sula, katrs čips, ko es apēdu. Ja? Tas ir manam organismam pārbaudījums. Ja mēs runājam par vēzi, gribot izplatās vēzi. Ja? Ja tu šitādu pārtiku ēd, organisms saka, pagaid, man nepatīk tas. Nepatīk, viņš pretojās. Kā viņš pretojas, izraisa vēzi. Es tā to redzu, bet par šitiem lietiem, par tiem klimatu pārmaiņām, man nav zināšanas. Es nevaru runāt par to, ka man zināšanas nav, ko es pats uz savu organismu esmu izbaudījis, kā es varu runāt par to, ko es nezinu. Bet piedodiet, es kā sportists, es ēdu, dzeru, ūdeņus, un tā, es jūtu. Katru gadā vien trakāk, jā. Nopirkt neko nevar. Veikals tukšs, jā. Paldies, kaut kā tā. Jo es arī esmu saskāries, teiksim, to, ko pārdod pie mums, ja pieņemsim kaut kādu tēju, ja. Un tā pati tēja, kas ir tā pati marka, pilnīgi 1:1, bet viņa ir atvesta vai no Anglijas vai no Eiropas kaut kur. Ja? Un tā, kas ir atvesta, ir daudz aromātiskāka, daudz labāka un vēl kaut kas. Un arī man bija tāds novērojums, ne man, bet man bija kaķene, un viņa ēda arī konkrētu pārtiku, un pēkšņi vienu viņa nēda. Tas pats iepakojums, tas pats, un es skatos ražotāju valsts, ja tas, ko viņi ēda, bija ražots Vācijā, un tas, kur viņi neēda, bija ražots Polijā. Ja. Tātad šie te produkti atšķirās ja, arī, un kaut kā tas viss veidojās. Tā. Bet arī jāņem vērā jau arī, ka tas viss bāts, man liekas, arī saistīts ar to, ka mums tāds mākslīgi radīts, ja, ka mums arī daudz ko iznīcina, ja, ka mums ir iznīcināta praktiski zvejniecība, ja, tā pati cukura ražošana un arī jau lopkopību grib iznīcināt, un viss tā kā arī velk uz to Billa Gatesa lielo rūpniecību ar mākslīgo gaļu, kur viņš veido, vai ne? Un tā kā tā tēma, man liekas, ir tāda ļoti daudzšķautņaina vispār, ja, ka mēs tā skatāmies, bet trakākais jau bija, manuprāt, ko mēs arī vienā brīvības studijas ierakstā runājām, ka Austrālijā it kā gribējuši pieņemt likumu, ka cilvēks vispār pats neko nedrīkst savā dārzā audzēt, ka tas esot bioloģiski nedroši, ja, ka visiem ir jātiecās uz to lielveikalu produkciju, vai ne? Un to jau, kā tu minēji, tas taču pilnīgi nevar salīdzināt lielveikalu tomātu ar to siltumnīcas tomātu, kas ir izaudzis laukos. Kaut kur un tā. Tagad tā. Parunāsim par to otru tēmu, kas man liekas ir ļoti, ļoti aktuāla šobrīd un sāpīga daudziem cilvēkiem. Jo es tā saprotu, ka septembrī daudzi Latvijas krievalodīgie saņems paziņojumu, ka viņiem 3 mēnešu laikā jāpamet valsts. Kuri nebūs nokārtojuši valsts to latviešu valodas eksāmenu. Interesanti, ka mums ir arī tādi cilvēki, kā pieņemsim, ir Baltika līderis, kurš dzīvo Latvijā, nezinu, 11 gadus, jā, un nerunā latviski, jā. Bet tie cilvēki, protams, no vienas puses tas nav attaisnojums, ja tu dzīvo 30 gadus šeit un nezini latviešu valodu, bet vai tas ir obligāti vajadzīgs, es arī esmu strādājis krieviskā kolektīvā, kur dienā mēs komunicējām krievu valodā, bet man liekas absurdi tas, ka cilvēki šeit 30 gadus ir dzīvojuši, 30 gadus ir uzturējuši šo valsti, maksājuši viņai nodokļus, un pēkšņi bums viņu tagad izmet ārā. Es gribētu pateikt vienu lietu. Es nāku no Lūdzes rajona. Vispār man ir Stoļerovs uzvārds un nāk no Stoļerovs. Ja? Un es braucu pie vecā tēva Latgalē. Maziņš puiši bija braucam pie vecā tēva uz Latgalu. Un tur bija tāda vide, līdz šim brīdim tur ir tāda vide, kur tur vienkārši laukos nerunā latviski vispār. Nerunā latviski. Mēs esam laucinieks, izaudzis Lūdzes rajonā,
kopi savu zemi, tur ar saviem lopiem. Bet tad vēl skatos Krievijas televīziju. Tu Krievijas televīziju varēja labāk redzēt nekā Latvijas. Ja? Nu, tad jautājums, kur es to valodu var iemācīties? Nu, es Latgalē, un tagad es Latgalē izaugu, tur dzīvoju, un tagad man paņem uz Rīgu kaut kādā veidā, vai tā, saprotiet, tas ir absurds. Pirmkārt, tie tikai 3000 cilvēki. Es gribētu pateikt, ko var ietekmēt 3000 cilvēku uz 1,5 miljonu iedzīvotāju? Kāpēc viņi vispār jāiztiek? Ja? Ja mēs paņemsim 3000 cilvēkus, es noteikti mēs varētu atrast 3000 čigāns, 3000 vēl kaut ko. Ja tas ir ļoti maz skaits, salīdzinoši uz visu valsti, cik tā Latvija liela. Milzīgs absurds, kas notiek, un otrkārt viņi jau gados ir. Es domāju, ka tā ir provokācija. Tā ir tīrākā provokācija, jo, ja jūs paņemsiet Krievas mēdījus, es kādreiz pastos arī Krievu mēdījus, es zinu Krievu valodu labi, man interesanti, kur raksties tāpat kā savā laikā, jau tagad es augu komunistu laikā, tad es vienmēr klausījos Amerikas balss. Man liekas, tāds nelaimīgs pieredums ir jau pieredums no bērna kājas, ka tagad, ja kaut ko pasaka latvieši, uzreiz paskatos, kā ārzemnieki runā. Ja? Nu, tagad ir tāds iespējas. Es varu skatīties Ķīnas ziņas un tā. Nu, Krievu būtībā viņi pārņēma šito tēmu visi. Ukraiņi paņēma šo tēmu, kad baigi forši tagad tos Krievas okupants izmetīs ārā no Latvijas, ka Latvija gudu, ka viņi forši. Viņi nosauc viņus par Krievu lopiem. Konkrēti šie cilvēki izrādās ir Krievu lopi. Tā Ukraiņi runā, viņi vairāk nerunā. Ja Krievu valodā, kas esi lops, tu runā krieviski, nav svarīgi, varbūt tu esi Ukraiņu pusē, bet tu runā krieviski, tu esi lops. Tā dara Ukraiņu propaganda šodien. Tīrākais fašisms. Ja? Ja mēs runājam par, piemēram, par Krievijas propagandu, tur notiek precīzi tas pats. Ja? Vai tā nav provokācija? Tā ir tikai un tikai provokācija. Ko viņi dara? Viņi dara pilnīgi pretēji. Ka tie cilvēki, piemēram, Krievijā, kas būtu domājuši, ka Puķins nav pareizi, ka varbūt vajadzētu nomainīt varu. Nē. Puķins ir pareizi veids, viņš pareizi dara, pasties, kas notiek Latvijā. Tā ir provokācija. Es uzskatu, ka tos cilvēks, kuri šo provokāciju dara, Latvijas drošības dienestiem vajadzētu ļoti, ļoti izanalizēt, kas to organizē un kas par to maksā. Jo esmu pārliecināts, ka mūsu pretvalsts cilvēki, kas cīnās pret mūsu valsti, nevis pret mums, ja, viņi perfekti runā latviski. Viņi saņem naudu no Krievijas dienestiem, un viņi pareizās latviešu partijās. Tā ir vienmēr bijis, jebkurā valstī, jebkurā spēcdienestā. Un es domāju, ka Krievijas spēcdienests strādā ļoti labi. Un viņi nekad neverbēs, Krievijas spēcdienests nekad neverbēs ne tevi, ne mani, ne tos cilvēkus, kas ir tādi, nevar saprast, kurā pusē viņi īsti ir, kurā brīdī. Viņi noteikti verbēs tikai tos. Es ļoti gribētu pateikt spēcdienestiem, domājiet nopietnāk un neesat tik naivi. Jo es esmu arī Krievs, es izaugu šeit, es sev arī, tagad mēs bijām Kuldīgā, man prasa, jums nacionalitāti rakstīt. Man prasa Kuldīgā, es pasmainīju. Es saku, ziniet, rakstiet, ka es esmu Krievs, man nav kauns. Man nav kauns, ka es esmu Krievs, man nav kauns, ka es runāju Krievu valodu. Kāpēc man būtu jākaunās no savas nacionalitātes? Kāpēc man būtu jākaunās no saviem senčiem, vecticībniekiem, kas dibināja 18. gadā Latvijas valsts? Mans vecais tēls, viņi nerunāja latviski. Viņi nerunāja, kā lauku cilvēki, viņi nerunāja latviski. Vecticībnieku. Bet pateikt to, ka viņi nav Latvijas patrioti. Kādam loham ir jābūt, kādām absurdām vispār ir. Kādā līmenī mēs esam nonākuši, kas mums notiek. Tā kā es tā redzu šito tēmu kaut kā tā. Es arī kaut kur strādājot, saskāries ar cilvēkiem, ar krieviem, kolēģiem saviem, un ja Krievs 18. novembrī piesprauž sarkano karodziņu, lentīti, ja, man nav ne mazāko šaubu, ka viņš ir Latvijas patriots, vai ne? Kaut arī varbūt viņam tā valodas zināšanas nav tik labas, varbūt arī viņš runā ar kļūdām, ja, bet nav nekādu jautājumu par to. Bet tad pat laikā mums te parādījušies tagad ir visi šie te volti, ja, kas brauc gan ar mašīnām, gan ar velosipēdiem un izvadā pārtiku. Ja. Man arī ir vienreiz bijuši konflikts situācija uz ielas, ka šajā sakarā un es nezinu, kā teiksim pret viņiem tad attiekties. Ja. Tomēr tas arī jau biznesa pastāv vairākus gadus, un tā saprotu, ka viņiem arī ar latviešu valodu ir ļoti, ļoti lielas problēmas.
varbūt es kā pasniegts varētu atbildēt to jautājumu bišķi savādāk. Tur ir tā, ka viņi nezina nevienu valodu. Jo lielāka anekdota, ka viņi sāk strādāt, tad visur tiek pasniegts, ļoti arī presē, ka tie ir studenti. Tie ir studenti, kas šeit piehautūrē. Ja? Nu, to studenti paliek vien vairāk un vairāk un vairāk. Un lielākā anekdota, ka tie foršie piehautūrētāji studenti, nu, kā viņam vajadzētu runāt angliski. Bet kaut kā neviens viņam angliski nerunā. Viņi nevienā valodā nerunā, tikai savā valodā nabaga runā. Un man tā rodas jautājums, kā viņi te var studēt? Nu kā? Kaut kāda aizdomīga studenti. Ja? Nu, tad aizdomīgie studenti ir tā, ka Boltā nav jāraksta darba iesniegums, nekur tu darba nav jāstājas, neviens tev nepārbauda. Un būtībā tehniski ļoti vienkārši, ka es iestājos darbā. Tur ir aplikācija, tikai to aplikāciju, ja labi māk strādāt tā kompju. Tad viņi var tā, ka to aplikāciju redz arī, piemēram, ja es esmu indietis, un man ir, tā viena aplikācija ir man, es viņu brīvi varu tās kopijas nodot. Tur ir tā iespējas, nestāstīšu kā, ka būtībā vēl 5 cilvēku to aplikāciju redz, un būtībā mani radi, kas vispār neko nezina, nevienā valodā nerunā. Viņi brīvi manā vietā tas pats viņas pārvadās, skatās, ka es vadāju galīgi citu. To var izdarīt. Tehniski tas ir iespējams, to arī dara. Es negribētu neko pārmest, bet te ir ļoti dīvaina situācija, kad kāpēc tad pret viņiem, viņi pirmkārt, un ļoti grūti, piemēram, ja 4 gadu atpakaļ, es varētu 3 gadu atpakaļ varēju Boltā dabūt darbu, cilvēki varēja labi nopelnīt, tā tagad Boltā valdā augs, krītās uz leju, tāpēc, ka ir parādījušies jauni konkurenti, tie konkurenti, kurā nerunā nevienā valodā, un arī nemaksā nodokļus. Jums jāsaprot to, ja es svešā vietā, vispār nelegālais darbs, nekāda nodokļa nav, bet Latvijas valstu neviens neuztrauc. Neviens par to neuztraucās. Es nezinu, cik viņi tūkstoši ir, ja? Bet es domāju, viņi diezgan daudz, ja ir vēl, tas ir to, ko mēs redzam, tas ir tas sabiedriskais sektors, ka tu redz vadā. Bet es domāju, ka ir kaut kāds kafejnīts un tā tālāk, kur es tikai tā domāju, diemžēl es nemāku teikt, jo es jau nestaigā pa kafejnīcām, kas trauks mazgā un tā, bet es redzu, ka tas process ir tas process Stokholmā, tas process ir citur, tie cilvēki paliek vien vairāk un vairāk, tā migrācija pieaugs. Un tur neviens neko nedara. Vispār neviens neuztraucās. Es domāju, gribētu pateikt to, ka vēlreiz varbūt nevajag par to diskutēt un daudz runāt. Vienkārši jārunā konkrētu tēmu, jāsaka pārtraukt provokāciju. Provokācija, pilnā vārda nozīmē, ir jāpārtrauc šī provokācija, jāpārtrauc nirgāties par cilvēkiem, kuri nav vainīgi, kuriem šeit ir ļoti daudziem radi, ļoti daudz paziņas. Es zinu, piemēram, man ir konkrēts paziņas, kas dzīvo Krievijas pasē. Kāpēc dzīvo Krievijas pasē? Tāpēc, ka viņam ir pensija tur, tādā galā, radi tur, ja? Un viņam ir vieglāk braukāt ar Krievijas pasi tur pat pakaļ. Māma, papa, viņš brauc ar Krievijas pasu uz turien, brauc atpakaļ. Viņam nevajag nekāds vīzes, nekādas problēmas. Nepilsoņu pass, tur tā, viņi vēl jādabū. Ja? Šeit to nekas nav jādara. Tev ir Krievijas pass, gatava pensija, tu tur kursē. Dabīgi, ka viņam ko mainīt pass, tas ir baigā birokrātija. Ja? Lieki izdevumi. Kāda vēlna pēc? Vai nepilsoņu pass tā. Viņš dzīvo to pasu. Nevis tāpēc, ka viņam tā ir ērtāk. Dzīvot vienkārši, jebkurš no mums, jebkurš, kas klausās, jebkurš jau grib dzīvot, kā viņam ērtāk. Tas Krievs ir tās pats cilvēks. Ja? Iedodiet viņam labus apstākļus, lūdzu, nodrošiniet, vajadzēs sen jau nodrošināt visāds bezmaksas latviešu valodu, ka būtībā tā arī nenodrošināja, tikai bija kaut kādi projekti, ka tas būtu obligāti, kad ir obligāti jābūt bezmaksas valodai. Lūdzu, atrodiet cilvēkiem stimulu mācīt latviešu valodu, nevis viņus piedodiet nirgāties pa viņiem. Tas strādā. Ja jūs gribat strādāt kādā darba vietā, es taču nevaru pātāk ņemt, un tagad vai strādā. Es saku, tev būs auga, tev būs prēmija, viss sāk darboties. Bet ja es bļauju cilvēkiem un to dara pātāk, tas mehānisms nestrādā. Saprotiet, mums ir pātāks mehānisms, davai dari 3 mēnešu laikā. Provokācija. Tā ir tikai viens vārds. Provokācija, pa kuru kādam jāsaņem sods. Bet sodu neviens nesaņem, un tāpēc tādas provokācijas arī būs. Tur ir problēma. Jo arī tiem nodokļiem, vēl kā tie bolti, tu minēji, nemaksā nodokļus, bet tas Krievs, kurš šeit 30 gadus maksājis nodokli, pēkšņi ir tas sliktais, tas sliktais, kurš ir obligāti jādzen prom. Un pa tām provokācijām jau arī man šķiet, ka tā kā tiek tas karš reāli tiek
provocēts uz karu. Gan saistībā arī ar to poligonu, ko taisās Sēlijā būvēt tomēr Krievijas tuvumā. Jo viens jau arī no tiem, man liekas, Ukrainas kara tādiem, kā teikt, cinuļiem varbūt bija tas, ka Ukraina jau tur sāka vienoties ar NATO par NATO kuģu ievešanu Sevastopolē, jā, un līdz ar to tas bija pilnīgi nepieņemams, protams, Krievijai un Putinam, un sākās tā Krimas okupācija 14. gadā, jā, un tagad es tā kā, man rādās jau kaut kāds kā paralēlis ar to visu, jā, un tagad, jo tie 3000, jā, arī, ko tu teici, nav jau tikai tie viņi vien, jā, viņiem ir ģimenes, viņiem ir bērni, un ja tas cilvēks ir vecs un varbūt nevar sevi nodrošināt, tad tie bērni arī brauks līdzi, jā, ja tiešām mēs līdz tam aiziesim. Un plus vēl tas arī, ka es domāju, ka nevajag darīt otram to, kas pašam ir bijis ļoti nepatīkami, ka mēs esam gājuši pāri visām šīm deportācijām latvieši, jā, un tagad darīt to pašu, jā, ar kaut kādu šādu es teikšu, ļaunumu, jā, man liekas, tas ir pilnīgi nepieņemami. Man liekas, ka problēma bija jāskatās savādāk. Es pazīstu daudz latviešu, kas neieredz Latviju. Konkrēti neieredz Latviju. Viņš saka, būtībā tie, kas dzīvo ārzemēs, es viņam prasu, kā tavu bērni runā latviski? Nafig vajag. Kāpēc? Es tur netaisos atgriezties ar šito te bedri. Konkrēti, viņš neieredz Latviju. Viņš neieredz Latviju. Un tad iznāk tā, ja tu runā latviski, tu neieredz Latviju, tu šito valsti esi gatavs iznīdēt. Nē, tu esi foršs čoms, tāpēc, ka tu runā latviski. Saproti, ja Krievs nerunā latviski, kāpēc? Es arī esmu Krievs. Es palieku Krievs. Bet piedodiet man, tad iznāk, ka man jāiznīcina, tāpēc, ka es esmu Krievs. Sākumā, tu runā latviski, bet tomēr tu esi Krievs. Tu esi aizdomīgs kadrs sev, uz teviem paļauties nevar. Saprotiet, šī funkcija, ka mēs dēļ valodas pasakām, cilvēks ir valsts patriots vai nav valsts patriots, ja, un kā mēs pasakām, ka valoda ir pirmā vietā, mēs pārkāpjam nenormālu lietas. Jo pirmā vietā ir cilvēks, pirmā vietā ir morāla. Vai tu zodas, vai tu nezodas, vai tu nogalini, vai tu nenogalini. Mēs zaudējam Bībeles pamatu. Mēs zaudējam savu valsti, kur ir dibināta uz Bībeli. Mēs sakām, Dievs svētī Latviju. Dievs svētī Latviju. Tātad dzīvo pēc Dieva likumiem. Bet mēs tagad nedzīvojam pēc Dieva likumiem, bet cits likums izdomāt. Vai tu zini valodu, vai tu nezini. Otra lieta, tie ir tikai 3000 cilvēki. Es gribētu pateikt, ka 90% krievi, kas šeit dzīvo, viņi zina latviešu valodu. 90% zina. Nav svarīgi, kā viņš zina. Vai viņš es pateikšu godīgi, es garumzīmes nemāku uzlikt. Līdz galam, ja es rakstu, es garumzīmes līdz galam nesalikšu. Tad piedodiet, tad iznīciniet mani. Tikai tāpēc, ka es nemāku uzlikt garumzīmi, kā vajag. Redziet? Tā ir ļoti bīstama tendence. Viņai pirmais solis, un es domāju, viņai variants ir tāds, izies vai neizies. Būtu labi iziet, tad pēc tam varēs vēl kaut ko. Jo nacionāļiem taču ar to pamāz, saprotiet, izlaiž šādi. Gaidām, pēc šitās provokācijas, ja viņa izies cauri, būs nākamā provokācija. Būs nākamā provokācija pārbaudīs, vai tu garumzīmes. Jā, vai es liek garumzīmes vai neliek garumzīmes. Jā, un kaut kas nav ritīgi. Un es domāju, nacionāļi to darīs, jo viņiem vienkārši nav vairāk par ko. Viņam nav trumps, viņi visu savus trumps pa 30 gadiem ir izmetuši ārā. Viņi 30 gadus ir bijuši pie varas. Katrā valdībā nacionāļi bija pie varas. Katrā, absolūti. Ja tu uzprasīs nacionāļiem, kolēģi, nacionāļi, kur ir latvieši? Latvieši iet uz leju, latvieši paliek vien mazāk. Kur ir kaut kas parādiet, kur mēs Latvijā esam, varbūt, ne pirmā, trešā vietā. Mēs esam visā pakaļā. Un tad es gribu uzprasīt nacionāļiem, kolēģi, tā ir jūsu atbildība. Jūs 30 gadus esat varas partijā. Jums jautājums, lūdzu, bet viņi atkal taistās provokācija, vai es piedodu man, vai viena daļa lohu, kuri sēž jau kredītos, visi Latvijas sēž parādos, visiem ir kredīti, maksāt nav ar ko, elektrību uz augu, augas ir tāds, ka vispār, raudāt gribās, jā, cenas ir tāds, ka Zviedrija, es aizbraucu uz Zviedriju, piedodiet man, es aizēju Zviedrijā uz lētāku veikalu, es pērku visi produktus, visu to, es pērku pa cenām, kas ir Latvijā. Bet kādas cenas ir, kāda auga kurjeram, maniem kolēģiem ir Zviedrija un kāda auga maniem kurjeram un man pašam. Saprotiet, tas ir nesalīdzināmi, ja?
Bet tā ir realitāte. Un es gribētu uzprasīt nacionāļiem, draugi, mīļie, davai, nākat pie galda, parunājam šeit. Atsūtiet man šeit kādu nacionālu. Te pie mani galda, kopā ar mums, tad trešo uzlika. Viņi nebūs. Viņi nebūs šeit. Ja viņš pateiks kaut ko tādu, kā tik te nesēdēt. Paldies. Nu jā, man ir arī pēdējā laikā sanācis varbūt komunicēt ar lietuviešiem diezgan daudz, un mums kā saruna valoda arī ir vienmēr bijusi krievu valoda, vai ne, jo mēs esam gājuši tam pāri, Krievija ir mūsu robežu valsts, un tā tas viss šobrīd notiek. Nu, cerēsim, ka nepiepildīsies tas, ka tā visa provokācija aizvilks līdz karam. Un domājam, analizējam, mostamies. Lai mums labs šis laiks. Lai visiem labi. Jā, paldies. Paldies jums.